Labvakar! Labvakar! Tiešām liels prieks redzēt tik daudz cilvēkus šeit, reģiona skatuvē. Sarunu festivālā Lampa 2026. Un galvenais visi tik smaidīgi. Tādi ir priecīgi. Jūs redzēt, cik forši. Atnākuši parunāt par depresiju, izdegšanu, par agresiju, visi smaida. Es arī tāds priecīgs un jauks un patīkams, jo tēma ir tāda smaga. Lai viņu vieglāk uztvert, man ir liels prieks, ka jūs ar tādu smaidu esat atnākuši šeit, ka esat tiešām šeit Cēsīs, nevis kaut kur zem segas mājās, nav jēgas. Šodien mēs runāsim par tādu, tad, kad tā ir personīga tēma, tad, kad tā ir ģimenes tēma, tad, kad tā ir kolēģu tēma, viņa ir ļoti sāpīga, ļoti nepatīkama. Un es teiktu, ka mēs bieži vien izvēlamies par to klusēt. Šodien tad runāsim par izdegšanu, depresiju un agresiju. Nenes to mājās, nenes darbā. Kur tad viņu vispār likt? Un ko ar šo visu darīt? Galvenais, kur tā mūsu uzkrātā spriedze paliek, kur tas mūsu nogurums paliek, kāpēc tas viss rodās. Šodien runāsim par šo tēmu ļoti, es teiktu, plaši, bet cerams arī dziļi. Pirms pusotras stundas par šo pašu, par izdegšanas sindromu tieši runāju pāri dīķim otrā pusē. Ļoti vērtīga tēma, un tas, cik daudz jūs esat šeit, tas, cik daudz arī bija tur sanākuši cilvēki ar saviem pieredzes stāstiem, tas tikai parāda, ka šī tēma, par kuru mēs bieži vien klusējam, viņa īstenībā ir pārāk bieži sastopama individuāli, un es teiktu, ka vismaz daļai cilvēku tas būtu jau jāuztver kā jauno normālo. To tad arī šodien noskaidrosim, paskatīsimies, un kur tad meklēt vispārībā palīdzību, tad, kad negribās meklēt palīdzību visdrīzāk, kā to darīt un kā citus uzrunāt, jo tad, kad mēs izdegam, jūtam depresiju, šo pašu agresiju, kaut kādā ziņā tie ir simptomi, kaut kādā ziņā tas ir pats cēlonis. Mēs ķeramies pie vēl vienas kafijas, enerģijas dzērieniem, mēģinam sevi kaut kā uzmundrināt, ejam uz koncertiem, uz kafejnīcām, mēģinam, iekšēji jūtamies slikti. Mēģinam kaut kā sevi uzlabot. Nepalīdz. Ko darīt? Mums šodien palīdzēs noskaidrot doktore Liene Sīle, Nacionālās psihiskās veselības centra Zinātniskā institūta psihiskās veselības jomas vadītāja un psihiatre. Viņa katru dienu redz, kur tad izdegšana nav medicīniska problēma un kur šis sindroms ir saistīts ar medicīniskiem traucējumiem. Marija Ābeltiņa, zinātnes doktora psiholoģijā, kognitīvu-behaviorālās psihoterapijas speciāliste un iespējams Latvijā lēdī, kura visdziļāk šo tēmu ir pētījusi un izdevusi arī grāmatu Profesionālā izdegšana. Viņa ir autore, un viņa šo tēmu ir arī caur savu personisko pieredzi tomēr skatījusies. Armands Simpsons. Daudziem pazīstams no televīzijas raidījumiem un hokeja spēlēm. Šodien šeit viņš ir cilvēks, kurš pats izgājis cauri dziļai izdegšanai, depresijai, un paldies Dievam. Paldies tev, Armand, ka tu par to, publiski arī stāsti un neslēp zem pūra. It īpaši vērtīgi to dzirdēt ir no vīriešu mutes. Un Ernests Pūliņš Cīnis, psihoterapeits, RSU psihomātiskās medicīnas un psihoterapijas klīnikas galvenais ārsts. Viņš tad strādā ar to, kā šī spriedze ienāk personīgajā dzīvē, ģimenēs un attiecībās. Un es, Gatis Smidrovskis, esmu biedrības tēvs, valdes loceklis, grupu vadītājs un daudz darbojos tieši ar vīriešiem, kur par šīm lietām vispārībā nerunā, un tādas grūtības vīriešiem nepastāv. Papildus tad arī palīdzu uzņēmumiem uzrunāt savus vīriešus par labbūtības tēmām, kurus viņi vispārībā nevēlas dzirdēt. Pirms mēs uzsākam šo diskusiju, sarunu, es vēlos palūgt arī jūsu iesaisti. Uzliekam slaido kodiņu, un tie, kuriem ir vēlēšanās, atveram laukā šos savējos skaistos telefonus
un ar kameru izvēlamies, uzliekam sev kodiņu un cenšamies atbildēt uz burtiski, man liekas, 4 jautājumiem, lai tad mēs saprotam, kas te ir sanākuši un kā jums labi iet. Tātad pirmais mums jautājums ir, vai esi pēdējo 2 gadu laikā izjutis izdegšanas pazīmes? Un prieks redzēt, ka ir tiešām arī cilvēki, kurus, nē, tas vispārībā neskara. Un tad ir jā, laikam jā, droši vien, nezinu, kā atpazīt, un to mēs tad arī šodien pārrunāsim, lai tev ir vieglāk pateikt, vai tad jā, vai tad īsti tas tā kā neskaitās. Nu jā, bet redz, uz doto brīdi tad svārstās tur no saviem 35 līdz 40%, kur saka, jā, vairāk kārtīgi. Pēdējo 2 gadu laikā vairāk kārtīgi esam jutuši izdegšanu. 42, nu, tur tā, jūs tagad cīnaties, ja? Kuram būs vairāk, kuram ne. Nu, jebkurā gadījumā tie ir gandrīz 90% no jums, kas ir sanākuši, kuri saprot aptuveni vismaz sajūtu līmenī, ko tas nozīmē, un pēdējo 2 gadu laikā esat arī tiešām izjutuši. Paskatāmies, kāds tad ir nākamais mūsu jautājums. Kāds ir pirmais vārds? Jā, nu tad pamēģinam no sevis kaut ko izdabūt laukā. Pirmais vārds, kas nāk prātā dzirdot izdegšanu. Jā? Tas varbūt ir kaut kādas sajūta. Tās ir kādas domas, kas jums nāk prātā. Tās ir kādas darbības, ko jūs darāt, vai darbā, vai mājās, vai uz ielas. Besis, nogurums, bezspēks. Sveicināts bezspēka. Nogurums, nespēks. Jā, tad, kad vairs nav šo resursu, nav ko likt laukā, nav ko dot citiem, nav pašam priekš sevis pat nav ko dot. Nespēks, pārgrums, besis, bezspēcība, nevēlēšanās, bezcerība, trauksme. Ak, dienies, cik daudz? No vienas puses forši, ka jums ir tik plašs vārdu krājums, un tas tomēr arī parāda, cik daudz mēs šeit esam. Ir arī padošanās, pāri limitiem. Izrādās, ka izdegšana ir arī buzzword. Man liels prieks, ka tu šeit esi, un es ceru, tas, kurš uzrakstīja, ka tas ir buzzword, varbūt, ka šodien parādīs kaut ko no citas šķautnes. Tas ir sasists trauks, pārpūle. Nav dzīvesprieka, vairs nav enerģijas ierastām lietām. Man jau te gribās tā kā likt klāt. Tur pāris arī necenzēt vārdi, un arī tā es jūtos dažreiz tad, kad esmu izdedzis. Ļoti forši, ka mēs šeit esam tā cilvēcīgi savākušies. Padošanās. Jā, tas ir viens no sāpīgākajiem droši vien. Padošanās. Bezcerība. Nejust, nav iedvesmas, nav dzīvesprieka, nevaru. Sāpīgi. Ja mēs tiešām arī paši pie sevis pamēģināt izlaist cauri šos vārdus, tad, kad man ir tā privilēģija, es tagad pie mikrofona jums to visu saku, stāstu un caur sevi izlaižu, un katru reizi, kad es pasaku kādu no tiem vārdiem, es atceros sevi tajā situācijā. Es to sajūtu, atceros to situāciju, kur es biju, kad bija šis. Pamēģinām nākamo jautājumu. 81 cilvēks piedalās. Forši. Cik viegli tev būtu par savu psihisko slodzi parunāt ar priekšnieku vai ar kolēģi? Super. Tātad 1 ir ļoti grūti, gandrīz vai neiespējami, 5 būtu ļoti viegli. Ja? Easy peasy, mēs ar kolēģi esam tuvi cilvēki un par visu atklāti varam runāt. Vidējais mums tagad ir 3.0. Īstenībā man pat ļoti patīk tie rezultāti. Tāds vidējais meh ir relatīvi maz un gan ļoti grūti, gan grūti, gan arī viegli. Es nezinu, kā jums uz šo skatoties, man tīri labi patīk tas, ko es redzu, jo likās, ka vajadzētu būt sliktāk. Ka darba vietās varētu būt grūtāk, bet izskatās, ka saviem, tā pārbaudam manu matemātiku, 43% ir viegli, ļoti viegli tad runāt ar savu priekšniecību vai kolēģiem par to, kā jūtamies un ka mums ir slikti un grūti. Un tie ir īstenībā tie, kurus 8 stundas dienā mēs ar viņiem pavadām, relatīvi tomēr tuvi cilvēki. Interesanti, kas notiek mājās. Aizlaižam nākamo jautājumu. Šo atbildēja 85 cilvēki, vēl vairāk.
Vai tev šķiet, ka izdegšana ir kļuvusi par jauno normālo? Kā jums liekas? Kā jūs jūtat? Tas cilvēks, kurš atbildēja, kad ir buzzword, pat gribētos izcelt tad laukā. Kā tev šķiet? Jā, ka tā ir visapkārt. Vai kur šeit mēs 90% atbildējām pēdējo 2 gadu laikā, ja ne vairāk kārtīgi esam to tiešām izjutuši, tad liekas, ka varētu būt. Liekas, ka tur kaut kas tāds ir. Tātad, daļēji. Nē, tas joprojām ir retums, vai nezinu, tā atbild mums 8%, arī pieņemsim tie paši 10, kas bijuši iepriekš. Jā, diezgan daudz. Man ir prieks, ka esmu uzķēris arī to pašu jūsu sajūtu, ka tāda tēma, par ko mēs negribam runāt. Mēs varbūt paši pie sevis vakarā daži raksta dienas grāmatas, varbūt ar kādu tuvāko draugu, draudzeni pārunājam, liekas, kā es izdedzu. Daži ar kolēģiem var to pārunāt, bet tomēr jā, ka tā lieta pastāv un ir virvis apkārt. Man strādājot īpaši ar tādām atbalsta personām pārsvarā, kas būtu, teiksim, pepmammas, sociālie darbinieki vai kādi citi cilvēki, kas atbalsta citus, tur es jūtu tā, ka pilnīgi visi reizi gadā, kā tāds mazos svētkus uztaisa sev izdegšanu. Mīļie, ko jūs saskatījāt šajā mūsu mazajā aptaujā? Kas jums izgaismojās, kas liekas pilnīgi normāli, man jau arī tāpat likās, un kas varbūt tāds maziņš pārsteigums? Ernest. Tas ir baigies relatīvais normālisms. Skaidrs, ka tā nav laba lieta, tā nav veselīga lieta, kurā mēs ilgtermiņā dzīvosim šajā pasaulē. Man ļoti norazonēja tas mēģināšu atcerēties, nesasistēs trauks, bet neatpazīstu sevi. Man šķiet, tas tā labi raksturo, ka tas ir pavisam cits psihiskais stāvoklis nekā tad, kad tu esi vesels un normāli funkcionējošs. Tad, kad ir vienalga vai tā depresija, cita tēma šodien vēl, vai izdegšana, tad tiešām tas ir kaut kas cits, kaut kas svešs tevī iekšā. Tur mīt, un kurš vairs nejūt to pašu prieku vai nejūt to pašu enerģiju. Tas ir kaut kas cits, nevis es. Liena. Tas, kas man likās no šīs aptaujas, un es nebiju pārsteigta par tiem kolēģiem, izdegušie kolēģi, labdien, es esmu Liena, par tiem, kas bija atbildējuši 23 un 19%, kad ir viegli runāt kolektīvā un ar priekšnieku, un to es tiešām redzu arī pieņemšanās, ka cilvēks nākot saka, man kolēģim ir tas antidepresants, šitam ir šitas antidepresants, es arī tā kā gribētu, jo viņiem palicis labāk. Bet varbūt arī šī ir tā izlase, kas tiešām nāk pie ārsta, jo viņi jau atrodas labvēlīgākā vidē un runā par šīm savām lietām, savām sajūtām. Šobrīd ir noteikta populācijas daļa, kur stigma vairs nav, kur aiziet uz darbu un tā arī pasaka, esmu sācis lietot antidepresantus, esmu bijis pie psihoterapeita, eju terapijā, un tad vēl ir tā populācijas daļa, kas citē savus terapeitus visās iespējamās situācijās. Bet es saku, tie ir tie cilvēki, acīm redzot, kur arī saņem palīdzību. Viņi arī drošāk pie mums vēršās, jo man tā ir ikdiena, ka pacients tā kā grib tomēr arī ielikt iekšā vēl savu kolēģu pieredzi un vēl sākt tur, bet viņam bija cits antidepresants. Kāpēc man nav vispār tas antidepresants? Tā kā man tas liekas jau absolūti ikdienā. Par to jauno normālo, ik pēc 10 gadiem mainās tie headlineri arī dažādā, arī medicīnā ir savas tendences, un kādreiz mums bija ļoti daudz somatoformāla distonija. Tad mums ir veģetatīvā, tas bija tāds, kad sāku, tas bija pirms 14 gadiem, es tieši sāku strādāt medicīnā, tad bija visur šis te. Un tad lēnām nomainās viens traucējumi, tad citi ir populārāki. Izdegšanas sindroms, arī pateicoties Marijai droši vien, Latvijā ir kļuvis tāds populārs, atpazīstams. Tas jau ir labi, cilvēki zina un meklē, un arvien brīvāk arī par to runā, un tā ir tiešām tāda, pēdējo, man liekas, 5 gadu, ne ilgāk, 5, 10, ne, kā tu teikti? Jā, paldies tev, jā, es arī domāju, vai es esmu pie šī vainīga vai nē.
Jā, es atceros, ka es sāku studēt kaut kad 13. gadā, un tad, kamēr es studēju, uzrakstīju disertāciju, un kad es teicu, ka es pētīšu izdegšanu, man viena kolēģi teica, Marija, tā ir veca tēma, 90. gados jau visu izpētīja. Un es tāda, nevar būt, ka veca, tā kā sajūta, ka vēl ir ko papētīt, ja? Un skat, kur ir, ja? Un jā, es domāju, ka es arī tā kā ieraudzīju, ka šis ir ļoti, ļoti aktuāli, un protams, es piekrītu tam, ko tu saki, ka dažkārt kāda traucējuma nosaukums kļūst par durvīm, caur kurām cilvēks atpazīst, ka kaut kas nav kārtībā. Un patiesībā varbūt tas nosaukums nav precīzs, bet ja cilvēks sāk just, ka kaut kas nav kārtībā un sāk meklēt to palīdzību, tad jau speciālists var saprast, un tu vari izskaidrot, kāpēc tev nav šie vai tie antidepresanti, vai es varu izskaidrot, ka, varbūt šī nav izdegšana, tas ir kaut kas cits. Bet šis, man liekas, ir tas labais efekts. Tas, ko es vēl pamanīju, ka tur nebija vārda agresija tajos tekstos. Jā, mums ir tā tēma ar to agresiju saistīta. Man liekas, tas ir ļoti interesanti, jo es arī, kad uz šejien braucu, es domāju, kā ir ar to agresiju, un arī varbūt atkāpjoties soli atpakaļ vēl pirms agresijas ar tādu negatīvu attieksmi pret lietām. Jā, jo mēs vēl varam nebūt agresīvi, bet mums jau iekšēji tur var vārīt. Tā kā īgni, viss besī, visi... Jā, bet tā kā riebjās vairāk. Riebjās nepatīk tāda cīniska attieksme. Jā? Un šis tur neparādīja. Un tas man tā liekas interesanti, jo to varbūt arī ir grūtāk atzīt, ka es esmu kļuvusi, nezinu, vai kļuvusi par tādu ciniskāku, īgnāku būtni, jo es jau turos. Tā kā tas bija tas, ko es pamanīju. Jā, redz, tā tēma. Es tev došu vārdu, Armand. Tā tēma mums lielā mērā jau nav tikai par izdegšanu. Man liekas, tu ļoti labi uzķēri, ka viņi nav par izdegšanu, par depresiju, par agresiju. Tas ir vairāk par šīm sajūtām. Jo cilvēks, kuram nav medicīniskā izglītība, viņš visdrīzāk, ka nespēja, nemāk konkrēti sevi diagnosticēt, bet esam dzirdējuši šos buzzwords un visu pārējo. Un kaut kādā veidā nedaudz identificējamies ar to, ko kaut kādas pazīmes esam dzirdējuši. Agresija droši vien ir arī viena no tām resursu trūkuma pazīmēm. Pārsvarā, labi, es tad atkal piesaukšu tikai savējo tēmu, pārsvarā tas ir vīriešiem šī agresija, fiziskā agresija. Sievietes esmu pamanījis citādāk šo agresiju. Pasīvā agresija. Pasīvā agresija, jā. Vai, es domāju, ka arī diezgan atklāti, jo sievietes arī var kliegt. Jā, tā nav fiziski, es teiktu. Jā. Bet ja mēs skatāmies, protams, ka ir ļoti, ļoti, man liekas, jādala agresija, tomēr jau ir tā darbība, ko mēs daram, jo nereti cilvēki ļoti ilgi pie izdegšanas un arī pie citiem traucējumiem mentālās veselības. Viņi tur iekšā, viņiem ir tās negatīvās emocijas, bet viņi mēģina vēl kaut kā to visu savaldīt. Man ļoti daudz enerģijas patērē, lai kaut kā izskatīties konceptuāli smaidīgi. Jā. Tas ir tas, ko es stāstīju par. Mēs paņemam vēl vienu Red Bulliņu, bet es atvainojos par reklamu. Ne par reklamu. Kad kafiju, vēl divas varbūt saldums sēdamies. Mēģinām sevi kaut kā uzturēt, lai varam performēt un izdarīt to, kas ir jāizdara un maucam tālāk. Un beigās sanāk, kā sanāk. Armand, pastāsti, kā tev tās sajūtas izpaudās? Kā tas izskatījās? Ko redzēja tavu kolēģi? Ko redzēja tava ģimene? Nezinu. Ko jūti tu? Nezinu. Tu neesi jautājis, ko viņi redzēja? Es nezinu. Jūs smuki tās aptāvis te aprakstījāt. Mans subjektīvais viedoklis. Neiešu pārbaudīt nevienu, un tas arī nav jādara, bet es pieļauju, ka kāds melo. Es biju šeit pagājušajā gadā, es biju aizpagājušajā gadā. Es vairs nemeloju, tāpēc, ka es runāju atklāti tā, kā tas ir. Vai pagājušajā gadā uz lampu braucu ar prieku? Nenormālu prieku. Vai kāds manu apslēpto prieku redzēja? Neviens. Aizpagājušajā gadā, ja man vajadzēja atbildēt, vai es esmu saskāries ar kaut kādu debīlu izdegšanu, es esmu veči neizdeg. Piekritīsim, jā. Vai man viss ir labi? Loģiski, ka man viss ir labi. Es gribētu iedrošināt, ka
te bija arī pie tām izdegšanas pazīmēm vai tām sajūtām padošanās. Nosmats pilvenā nav iespējams, reāli pārbaudīts. Ar telefona austiņām vados nevar pakārties, reāli pārtrūks. Ar ātru mašīnu iebraukt kaut kur ir bišķi mīzīte, tāpēc, ka kaut kādā brīdī droši vien, ka sāpēs un nevari zināt, vai padošanās izdosies. No augstuma vispār man ir bail, tā kā to es neizskatīju, ja? Un ūdens labāk es peldu, tur baigie mošķi mēdz dzīvot, velsinzini ievilks man kaut. Par ko ir runa tā padošanās loģiski, ka viņa ir tajā brīdī, tad, kad notiek tas, tad, kad mēs nesaprotam pēc mūsu brīnišķīgo speciālistu jau medicīniskā raksturojuma, kas ar mums notiek. Es 3 gadus nezināju, kas ar mani notiek. Es nezināju, kā es jūtos, es nezinu, ko es gribu, es nezinu, ko es māku, es nezinu, ko es te vispār šajā pasaulē daru. Goda vārds šajā pasaulē bez manis būtu vieglāk, tāpēc, ka es kļūstu jums, saviem mīļajiem, tuvajiem kolēģiem, draugiem, paziņām apgrūtinājums, un es jūs no tā visa atbrīvošu. Loģiski, tā ir vienkāršākā padošanās. Bet vismaz personīgi man ir viena ļoti kolosāla rakstura iezīme. Es esmu nenormāli spītīgs. Tā kā reāli spītīgs. Un pateicoties jūsu kolēģiem, gan psihiatriem, gan terapeitei, gan narkologiem, 2 kolosāliem narkologiem, šogad es varu būt tiešām patiesi es. Ja jūs man prasīsiet, kā man iet, es neatbildēšu tikai labi, es jums pieliešu pilnas ausis, cik man labi iet un kāpēc man labi iet. Ja man iet sūdīgi, es jums arī pastāstītu, kāpēc ir sūdīgi. Es vairāk nevelkāju nevienu masku, tāpēc, ka es to sūda kokteili esmu atzēries, izvēmis, to pašu atpakaļ atzēris, bet es nebiju ar to mierā. Es reāli 3 gadu laikā nebiju ar to mierā. Un ziniet, kas ir? Tas ir normāli. It's okay not to be okay. Ir normāli domāt par pašnāvību, ir normāli plānot pašnāvību, vienīgais, bet, ka ir vajadzīga kāda uzticīga roka blakus, kurai tu to visu stāsti, kura tevi atbalsta. Un jā, 2 gadus es jau lietoju antidepresantus, doktoriem to nepatīk dzirdēt, bet tie ir mani mentālās veselības uzturu bagātinātāji un lielā mērā pateicoties viņiem. Tiem es jūtos tiešām kolosāli. Mani serotonīna, dopamīna līmenis gan ķīmiski ir paaugstināts, gan šobrīd arī fiziski un tīri manuāli es viņu varu paaugstināt vienīgi. Jūs man ļoti daudz dodat. Šobrīd es nezinu, vai es jums kaut ko dodu, bet reāli, sorry, draugi, es no jums ņemu. Es jums neprasu atļauju un neprasīšu, vai man kaut kas atpakaļ jāatdod ir. Ja jūs gribēsiet, jūs pienāksiet, bet šobrīd es no jums ņēmu. Un zīmīgi bija tas, čau Viktorija vēlreiz, man brīnišķīgā motu programmas trenere, Viktorija, saka, ejam, fiksies, tev izģērbšu, un es paņēmu viņas krēklu tematiski, reāli. Un tas nav vienkārši sakritība. No šejienes uz šejieni, draugi, mēs visi esam, beidzam muldēt, mēs visi esam nonākuši. Visi. Un nav baigai mākslā jābūt. Aizsvilināt vienu galiņu, un kuram ilgāk, kuram ātrāk, bet viņš aizdegs un nodegs, un vispār tur sūda nepaliks īstenībā, ja? Bet kur ir lielākā māksla? Un tad sākumā Gačs to pateica, jā, pateicoties man. Nebija tā, ka es tagad baigais tur esmu mēsa priesteris un tagad kaut kam es izgāju sauru un eju tur ar lozingiem visiem klauvē pie durvīm, vai tu ej pie doktora, to viss būs labi. Nē. Ja jūs gribēsiet un cilvēki vēlas, viņi man raksta un mēs kaut kādā veidā es nevaru neko mācīt, es varu tikai padalīties un iedrošināt. Bet pateicoties doktoriem, pateicoties lielā mērā sev, jo mana psihiatre vārdos nesaukšu un terapeiti teica, es viņam teicu, mīļās dāmas, paldies jums, paldies, es esmu atkal zinu, ko es gribu, zinu, kas es esmu, es gribu dzīvot, reāli dzīvot. Ja? Viņi saka, nesaki mums paldies. Saki sev paldies, ka tu pie mums atnāci. Tu ar mūsu palīdzību atrisināji to, kur tev tas lielākais spīds bija. Un lielākā, es negribu teikt kaut kāda māksla vai kas, tā ir drosme, pat ne no šitā, pat tur, tad, kad tas viss notiek, atpakaļ aiziet uz šejieni, kad tu sāc kontrolēt to dzirksteli un to spēku, ar kādu tu ikdienā dedzi. Oi, baigais ievads, paldies. Paldies par tavu īso atbildi. Bet es tev varu pat atbildēt, Armand. Tu no skatītājiem saņem, gūsti. Es no tevis iegūvu. Caur tavu stāstu es atcerējos, sajūtu
Un tas, es nezinu, kā jums, man tas ārkārtīgi palīdz pišķītiņi justies normāliem. Nu, tā kā, it īpaši šajās sajūtās, kad mēs bieži vien jūtamies nepietiekami labi. Visiem citiem šajā pasaulē bez manis būtu labāk. Daudzi citi tā jūtās. Mīļie, jūs neesat vieni. Jūs nekad neesat vieni. Bet, ko Armands arī izcēla, ka ir... Mums apkārt ir ārkārtīgi daudz cilvēki, kuri ļoti labprāt palīdzētu. Ar lielāko patiku, bez maksas. Daži ar maksas, dažiem tas ir tāds profesionāls darbiņš. Un iet arī pie tiem, kuri maksā. Bet ir ļoti, ļoti daudzi, kuri to darītu arī bez maksas. Tikai tur iestājās tā mūsu atbildība. Tomēr iet un lūgt to. Aras iepriekšējā vienā skatuvē teica, nevis palīdzību, bet atbalstu droši vien, ja? Un tiem, kuri vēlas sniegt šo atbalstu, nevis palīdzību, tad kaut kādu vienu foršu tādu principu ieturēt. Jā, ar to vārdu spēli nedaudz vairāk Jānis nodarbojās. Bet ideja man patika, jā, kad mēs tiešām nespiežam virsū, bet kad cilvēks grib iet pats to ceļu, un mēs dodam to atbalstu vai to kruķīti. Vai tā, man patīk tā metafora arī teiksim, par antidepresantiem, ka tas ir tā kā kruķītis, tad, kad ir salauzt kāju, nu, tad kruķītis nesalabos to kāju, tāpat būs jāvingrina un jāiet uz fizioterapiju. Bet nu, ļoti bieži mēs nevaram bez to kruķīti atlabināt to kāju, un bieži vien vajag viņu. Nē, es par tiem antidepresantiem, bet antidepresanti neizārstē dzīvi. Viņi dod resursus. Un tas, kas šeit arī bija atslēgas vārds, ko jūs jau darat. Jūs jau esat tas, kas vadīs un kontrolēs. Un būtiski jau ir būt aktīvam procesa dalībniekam. Es vienkārši negribu radīt mītu, ka tagad antidepresanti radīs citu tādu bubbly word. Jā, es saku, nu, tas, kas tu staigā ar kruķi, tu neatveseļo savu kāju, tev vajag iet uz fizioterapiju, tev vajag viņu vingrināt. Tev ir jāstrādā pašam, bet tas kruķis tev palīdzēs. Viņš ļoti palīdzēs. Okay, es varu runāt tikai savā vārdā, jo reāli man ir diagnoze 43.1, kas ir posttraumatiskais sindroms ar izlikšanu un tam sekojošo depresiju. Vai man šobrīd nav depresija, es nezinu, visticamāk viņi ir. Tā ir, viņa nav dzīva, bet reāli viņa ir dzīva. Un tagad es gribu nocitēt savu kolosālo māsu, savu mīļāko cilvēku pasaulē. Tad, kad man tas viss štruns sākās, viņa saprata, par ko ir. Kas tur iekšā, kas ar mani notiek. Tas man telefonā vēl notos ir ierakstīts. Brāli, neesi savu emociju vergs, esi savu emociju pavēlnieks. O, tagad baigs var sasist plauksnīs, tu lītās iesim kontrolēt emocijas, tad, kad tu vispār nesaproti, kas šajā pasaulē notiek. Šobrīd, un es saku, ka jā, pateicoties terapijai, garai, ilgai terapijai, pateicoties antidepresantiem, es šobrīd spēju kontrolēt savas emocijas un būt savu emociju pavēlnieks. Es varu kļūt šobrīd bēdīgs, es varu kļūt agresīvs, es varu būt rūpšs, es varu būt priecīgs, laimīgs, pieklājīgs. Šobrīd tev emociju gāmu es varu kontrolēt. Un runājot par depresiju, arī dakteri man to neslēpa, varbūt tu lītās apelēs cienījamie psihiatri un psihologi. Ja reiz tu esi ar depresiju sadraudzējies, apsveicu draugs, to ar viņu dzīvosi visu atlikušo mūžu. Bet ir viens bet. Tikai no tevis ir atkarīgs, kā tu ar to sadzīvosi. Es šobrīd ar to negribu saukt ļaunos vārdos, bet ar to, ja viņi arī kaut kur ir klātesoša, sadzīvoju diezgan draudzīgi. Paldies! Dargie draugi, es gribu izcelt kādu foršu feature mums šodien, ka jums ir iespēja arī savus jautājumus iesūtīt. Arī ar to pašu Slido, slido.com un hashtag izdegt, uzspiežam. Mums jau ir 2 jautājumi ienākuši. Līdz ar to jums visiem ir tāda iespēja arī iesūtīt kāds jautājums un kaut ko noteikti es arī izcelšu. Rīktīgi patika pirmais. Nu, tik ļoti patika pirmais, ka es viņu izcelšu un mēs viņu varētu iztirzāt arī citos virzienos, kurus es zinu, Liedai ļoti, ļoti patiks. Tātad sistemātisks iemesls izdegšanas epidēmijai ir tas tā kā jautājums, vai tā ir kapitalistiskā ekonomika. Attiecīgi, ka droši vien apakšā ir kārtīgs bizness, vairāki speciālisti, tad mums ir Big Pharma un visi pārējie, kas kārtīgi nopelna uz šo, un tas ir iemesls izdegšanai. Pirmkārtām izdegšanas pandēmija. Izdegšanas pandēmijai, jā. Epidēmijai.
Rakstīts epidēmija, bet es saku nepareizi. Es saku Ir pandēmija, ja? Okay. Jā, es laikam būšu tas nepopulārā viedokļa sniedzējs, jo es esmu tas, kurš bez maksas palīdz. Jā. Līdz ar to man tā big farma tā baigi nekur tu nestāv. Es strādāju valsts sektorā par psihiatru. Un ļoti tā interesanti ir tajā brīdī, ka mēs tiešām aicinām un mēs arī organizējam, mēģinām risinājumus, kā mēs varam ātrāk triežēt un ko tik mēs varam nedarīt, lai mēs to cilvēku pēc iespējas ātrāk varam pie sevis dabūt. Un tas manējais vēlējums būtu drīzāk arī biežiem, ka tas cilvēks arī sadzird, ko mēs sakam. Jo šī gadījumā mums ir ļoti tāds, varbūt ar dramatismu mazliet stāsts, kur pilnīgi nav apšaubāms nevienā brīdī, kuras ir ārstēšanas metodas, un tur ir veselas 3 un 4 iesaistītas. Bet tajā pašā laikā man brīžiem pārsteigums, ka es pasaku cilvēkam, kurš atnāca konsultāciju, ka jums nav psihisku traucējumu. Un ir tāda vilšanās tajā brīdī, kā man visiem ir apkārt darbā, man nav. Es saku, bet jums ir jāstrādā terapijā, jums ir mazliet jāpārstrukturē tā ikdiena. Iesim pēc kārtas, stundu pa stundai, ko jūs darat, ko var mainīt, kas jūsu personībā vai kas jūsu pieredzē tā kā mazliet trigero. Bet jūs esat psihiski vesels un izrādās, ka tā ir tāda bēdu ziņa reizēm. Līdz ar to es esmu tāda mierīgāka, bet es saku, man ir novirza bajas, jo es strādāju valsts sektorā, man galīgi nav ieinteresētība nevienā brīdī. Tā kā, un par to drīzāk kapitalistisko ekonomiju, varbūt tas ir tāds trigger faktors pašam cilvēkam, kurš dzīvo augstas intensitātes apstākļos, kuram jānopelna vairāk, jāparāda labāk, jābūt visu laiku darbā, bet tajā pašā laikā nemitīgi arī jāceļo, jābūt kopā ar ģimeni, tajā pašā laikā ir jābūt superīgam līderim un augsti pelnošā, attīstošā biznesā. Varbūt drīzāk tā vide brīžiem pat provocē tādu izdegšanu, ka tev neļauj pateikt, ka hei, es šobrīd esmu noguris, es nevaru to izdarīt. Jo tajā brīdī tu zaudē kaut kādu savu statusu un arī varbūt tev pašam ir bail. Varbūt tādā veidā tā intensitāte gan mums ikdienā pieaug. Jā, es to jautājumu izlasīju pilnīgi savādāk. Man liekas, ka cilvēks prasa, vai nav tā, ka tas, ka mēs dzenamies visu laiku pēc tās rezultātivitātes vai produktivitātes, vai tas nav kaut kas tāds, kas uzliek to rāmi tai izdegšanai. Ja šādā veidā izlasa, tad es domāju, ka šis ir viens no tādiem iemesliem, jo, protams, ka profesionālā izdegšana vienmēr ir stāsts par darba vidi. Ja? Jo, ja depresiju mēs skatāmies, tad tas ir stāsts par visām dzīves sfērām. Tu nevari tās būt depresīvs darbā un tāds priecīgs mājās atpūtā. Tas tā nenotiek. Bet par izdegšanu tas parasti skar kaut kādu vienu dzīves jomu. Un arī mūsdienās arvien vairāk runā par izdegšanu arī privātajā dzīvē, esot jauniem vecākiem, piemēram. Bet, ja mēs skatāmies uz to darba vidi, tad tur ir tā saspēle, kāpēc Pasaules veselības organizācija savā tajā slimību klasifikatorā neieliek izdegšanu kā tādu slimību. Ja? Jo, ja pie vainas, piemēram, ir apstākļi, un tu to cilvēku izņem no tās darba vietas, un ar viņu viss ir kārtībā, viņš ir psihiski vesels, ja? Tad tu nevari pateikt, ka viņam tas ir ar viņu kaut kāda problēma. Tas var būt problēma ar to darba vietu, ar to vidi, kur tas cilvēks ir. Un, protams, ka ja mēs esam pārāk aizrāvušies ar sasniegumiem visur un tiešām performēt kaut kādā tādā visaugstākā līmenī un nemitīgi vēl likt Instagramā vai kur tur TikTokā tagad ir populāri, ja? Mazos video par to, kā man labi iet vai cik slikti man neiet, bet ir jābūt viskolosālākajam video, cik slikti man neiet. Ja? Tur arī ir augsti standarti. Un tad, protams, ka šajā gadījumā noteikti tas var būt viens no tādiem dzinuļiem, gan tā ārējā pasaule, gan arī tas, kā mēs to priekš sevis arī paņemam. Vai mēs tiešām piedalāmies šajās kaut kādās skriešanas sacensībās, ja? Vai mēs spējam kāpt ārā, un es šodien konceptuālu teikraklu vilku, ja? Te rakstīts atpūsties, varbūt jūs tālāk rindas neredz. Atpūsties, jo, es domāju, mēs arī runāsim par tām lietām, ko un kā darīt, jo atpūta ir tāda
nevis kaut kāda privilēģija vai kaut kāds tāds novecojusi nodarbe, ja? Nu, kaut kāda vai vecu cilvēku padarīšana, ja? Tā kā atpūšās. Nu, nē, kad atpūta ir vienkārši dabiska lieta, kā mēs atgūstamies un kā mēs atjaunojam spēkus, jo mēs esam tā uzbūvēti. Un ja mēs to neizlēžam savā dzīvē, tad varbūt mēs arī neizdegsim. Kāpiņos atpūtīsies? Jā, man arī bija tāds joks, kad es biju jaunāka, un es pasaku tādu joku, un pati, Ā! Un cilvēki parasti tā kā reaģē diezgan tā rezervēti, un es tā kā nesapratu, domāju, varbūt, humora izjūta nav vai kaut kas tāds, un tagad es pati domāju, es apstājos tajā brīdī, kad es sapratu, ka šis tūlīt nebūs joks. Jo es uzzināju vienā brīdī, ka izrādās sirds un asinsvadu saslimšanas, un tā skaitā, piemēram, infarkts, tas nav tikai vīriešu padarīšanā 50. Es tāda, arī sievietes ap 30? Un tad es tā padomāju, nē, varbūt es tomēr negribu iet tajā kapā. Un mēs šitā nejokoju. Varbūt netipiski, es tā nedaudz nopietnāk mēģināšu pavilkt. Tas, kā es redzu lielu atšķirību starp nogurumu un izdegšanu, ir tas, ka pie viena palīdz ar atpūtu. Bet pie izdegšanas slimības lapa bieži ņem līdz pat gadam. Teiksim, kaut kāda depresīva epizode vai kaut kas tāds, un tur varbūt īsāks tās slimības lapas. Bet, lai atgūtos no izdegšanas, kas ir ritīga, dziļa izdegšana, smaga, tur, lai mēs dabūtu atpakaļ smadzenes normālā funkcionēšanā, tur ir garās slimības lapas, garās rehabilitācijas, garās terapijas, un tiešām ļoti ilgs, smags darbs. Bet tādā ziņā ar depresīvu epizodi ir krietni vieglāk, tur, teiksim, no antidepresantiem, jo tos rezultātus var pāris nedēļās sākt gaidīt. Izdegšana ir gana smaga. Man gribējās tos bišķi tumšāko toni te piesist klāt. Mēs varam sākt diskusiju, jo tas, ko es redzu arī no pētījumiem, ka tur ir dažādi. Tā kā skatoties, kāda ir izdegšanas pakāpe, līdz kam viņa ir aizvesta. Un tas, ko rāda pētījumi, ka vislabāk palīdz kombinētās lietas. Nevis vienkārši būt, ja tu ej uz ņemto slimības lapu, viņa var nospēlēt pret tevi, ir jābūt labam rehabilitācijas plānam. Tā kā, ko tu darīsi? Un svarīgi arī risināt darba vietā. Jo, ja netiek paralēli risināts darba vietā, kas ir izsaucis šo te izdegšanu? Ja? Jo izdegšana vienmēr ir stāsts par hronisku stresu, kur nav šī līdzsvara, kur ir pa daudz kaut kas, kas mūs to enerģiju izspiež ārā, un ir pa maz tas, kas mūs atjauno. Un ja mēs risinām gan iekšējos tos spiedējus, gan arī darba vieta pielāgo lietas, jo dažkārt tas ir stāsts par pielāgošanu mūsu vajadzībām. Tad tas, ko rāda tādas metaanalīzes vai tādi lieli pētījumi, ka tam ir tāds vislabākais rezultāts. Un, protams, ka atkal, jo smagāka, jo tiešām tas var aizņemt gadu un pat līdz 7 gadiem. Jā, tas... Mēs te runājam arī tiešām par profesionālu izdegšanu, un kas parādās pilnīgi fiziski. Man ļoti patika arī Lienas kāda tēze, mēs tādā mazā sarunā, kas Lienai parādījās, un ko viņa ir novērojusi savā profesionālajā ikdienā. Ka tur tie iemesli mēdz būt arī dažreiz ļoti interesanti. Jā, man jau likās, ka Gatis man kancelos pēc manas atbildes, jo viņš tieši uztrāpīja pēc manas pieņemšanas, ka es biju, man ir visinteresantākais darbs pasaulē. Man patīk mans darbs. Jā, man ir fantastisks, bet brīžiem tur, es zinu, kur es strādāju, es atceros iestādes nosaukumu, bet es vēl projām nebeidzu brīnīties par to, kas pasaulē notiek. Un Gatis tieši ar savu izdegšanas diskusiju ietrāpīja dienā, kur man atnāca jaunietis, arī ar sūdzībām par izdegšanu. Un beigās mēs sarunas laikā atklājām, ka viņš vispār neprot darboties ar datoru, bet viņa galvenais pienākums, viņš ir pieņemts darbā ļoti, teiksim, es negribu nosaukt to amatu, bet viņš ir pieņemts tādā samērā atbildīga augstā amatā, kur viņa galvenā prasme ir strādāt ar datoru. Bez mentora, bez pāraudzības. Un tas nabaga cilvēks ir ritīgā trauksmē un stresā. Un beigās izrādās, ka viņš nav licis 9. klases eksāmenis, jo viņam jau tāda nesanāca visas šīs prasmes. Kaut kā viņš ir tālmācībā ticis cauri vidusskolai, nevienu eksāmenu neliekot neko.
un iestartējis uzreiz amatā ar ļoti augstām prasībām. 2 mēneši, un viņš ir pie psihiatra. Tā vietā viņam, piedodiet, man liekas, būtu jābūt pie tādas foršas personāla daļas ar tādu iespēju pārorientēties. Un to es arī viņam, es nevaru rekomendēt, psihiatra rekomendācija. Lūdzu, aiziet uz personāla daļu. Tā arī sanāk. Bet tādas lietas mēs redzam ikdienā, un Marija arī minēja, ja mēs tagad neaiztiekam smago depresijas tēmu, un tur bija viens no tiem jautājumiem, bet labi, tas būs pēc tam, kā lai jūtas cilvēks, kuram ir depresija, kāds, kurš visu laiku saka, ka viņam ir depresija, bet tas laikam cits. Ja mēs tagad, fokusējamies izdegšana, paliekam pie šitā mazā sindroma, neejam dziļāk, izdegšana ir jābūt kaut kādam otram faktoram. Tev ar kaut ko ir jāsaspēlējās. Izdegt sevi meklējot. Stay at home daughters vai influenceri. Mums ir arī, mēs redzam arī to otru pusi. Ja pacients vai cilvēks nāk tā, tad ar sūdzībām par izdegšanu, mēs vienmēr prasīsim, no kā jūs izdegat. Kas ir tas faktors? Un tāpēc jau mēs arī izmeklējam tos, cik stundas jūs strādājat vai jūs vispār strādājat. Kad jūs pēdējā reiz bijāt darbā, jo mums ir arī tādi gadījumi, kad ir izdeguši tagad es dzirdēju, 7 gadus varbūt izdegts, es to jutīšu nākamnedēļ pieņemšanās noteikti. Bet jebkurā gadījumā tev ir jābūt tam faktoram, kas viņu izraisa. Tu esi pārstrādājies, tu esi gadiem skrējis, vilcis, kaut ko darījis, un tev ir jābūt, lai tu man saki, ka tu esi izdegts no darba, tev ir atlīst jābūt darbam. Tā tas arī dzīvē gadās. Un bieži vien mēs šīs sarunās, tā nav viena saruna, mēs tiešām saprotam to, pat tas ir jāsaprot, tā kā man ir jāspēj vadīt sarunu tā, lai pacients pats to saprot, ka viņš nav savā īstajā vietiņā. Un arī, Laura, jūs teicāt pašā sākumā, man likās, klasika, jūs sakat, reizi gadā izdeg. Un tad es arī jautāju pacientam, kurā reize tā ir, kad jūs izdegāt? Kur tā ir? Ja ir kārtīgi, teiksim, ka tas jau trigero psihisku saslimšanu, kas ir šī depresija, vielu lietošana, tā tālāk. Tas ir cits stāsts, kā tad, ja cilvēks katru gadu izdeg. Mēs tik un tā nonāksim pie jautājumiem par viņa izvēlēm, par viņa uzvedību, par viņa motivāciju, par viņa šiem modeļiem. Kāpēc tas tā ir? Un es jau tagad, man ir disclaimer, ja man zvana kāds no lieliem vadītājiem, saka, doktor, es pie jums nosūtīšu tik labs darbinieks. Es reiz saku, iespējams, viņš pēc manis vairs neies atpakaļ pie jums strādāt. Pastāv tā, es arī godīgi uzreiz pasaku, lai man pēc tam neviens nevaino. Jo izdegšanā, tas risinājums dažreiz ir arī saprast, vai es daru to, kas man ir jādara. Tu tos 3, kā jūs teicāt, tu 3 gadus maldies un nesaprot vispār, kas notiek un kā. Bet arī dažreiz tas atrisinājums un tā atvesaļošanās nāk ar atziņu, kad man ir jārīkojās citādāk. Protams, es negribu šobrīd sākt bakstīt to līlo zīloni pa darbu vidēm, un arī, kā bija Delfos parādās virsraksts toksiskais priekšnieks, es jau zinu, kas būs standarta frāze manā nākamajā pieņemšanā. Tur būs toksiskais priekšnieks. Tas ir vienmēr 2 pušu sadarbība. Tā pašā laikā arī šeit Marija jau pieminēja, un arī jūs piesakot, es uzreiz pateikšu, ka izdegt var arī mājās, aprūpējot kādu ģimenes locekli. Izdegt var arī esot ģimenē ar izaicinājumiem, ar sarežģījumiem. Jo redziet, šī atkal ir situācija, kur esmu es, un ir kaut kas tāds, ko es patiesībā īsti līdz galam nevaru kontrolēt, bet kas man katru dienu ir jāizdara. Tā kā tālu. Jā, man liekas, šis ir ļoti svarīgs pavērsiens, un es atceros, kad arī es pati degu ārā. Pirmajā reizē es izdegu ļoti klasiski, es vienkārši dēļ pārslodzes. Tā ir klasika, ja, un tā kā, kad ir pa daudz, tu strādā, mācies, strādā vēl citur, un vēl mācies, un vēl kaut ko, un viss ir interesanti, un tu skrien, un tu vienkārši nokrīt. Un tad tev sāk viss riepties, jo tur ir tā kombinācija starp tām 3 pazīmju grupām, ja, ka tev ir, no vienas puses ir tas nogurums, pārgurums un spēku izsīkums, ko varbūt var ar to atpūtu kompensēt, bet es arī gribu piekrist kolēģim, ka ir lietas, ko tu nevar ar atpūtu kompensēt. Ja to nepatiku bieži vien pret darbu un to efektivitātes samazinājumu, jo tur ir arī vēl citas lietas. Un tas, ko es pamanīju, ka otro reizi es izdegu pilnīgi savādāk. Es ļoti, ļoti centos vispār nepārslogoties. Vispār nemaz.
Nu, tā kā, jo es taču zināju, ko psihologi iesaka, ja, tā kā pati sev varu ieteikt diezgan daudz. Un es centos, nu, tā kā neiespringt, visam atteikt robežas slavenās, ja, tā kā vēlreiz pārlasīju grāmatu no serijas, kā likt robežas visiem, nē. Un tad es sapratu, ka es iekritu tajā otrajā grāvī, ka es daru ne to, ka es nodarbojos ne ar to, ka man sāk pazust darba jēga, man sāk pazust vispār, man nav sajūta, ka es attīstos, un es domāju, nu nevar būt, šitas taču neierakstās klasiskajā izdegšanā, bet pazīmes tās pašas. Un tad es arī savā disertācijā tiešām meklēju un atradu arī pētījumus par to, ka tie izdegšanas veidi var būt dažādi. Un viens ir, ka tu dari to monotono, garlaicīgo, kas tev nedara. Ja? Vai arī tā kā tu teici, ka varbūt tu neesi savā vietā un tev rada stresu, tas, kas citam cilvēkam vispār neradīs stresu, jo tev vienkārši pietrūkst prasmes. Ja? Un dažkārt ir tā, ka cilvēku iemet, piemēram, par vadītāju, ja viņš bija labs speciālists. Ja? Un kā tu tagad, nu tā kā, un cilvēks man saka, es gribu darīt savu eksperta darbu, es esmu inženieris. Nu, ko viņi man nāk? Un runā tur par savām kaut kādām problēmām un konfliktiem. Viņš taču ir pieauguši, lai viņi iet prom. Ja? Un tie cilvēki nāk viņam virsū tam nabaga vadītājiem. Ja? Un viņš nesaprot, kas notiek. Un es domāju, ka tas arī ir kaut kas tāds, ko ir jāatcerās, ka patiešām nu, tā kā tas mūsu kā speciālistu darbs ir meklēt, kas to izdegšanu ir izprovocējis, lai vēlreiz neuzkāptu uz to grābekli, ja? Jo tiešām tā slimības lapa pati par sevi arī nav nekāds brīnum līdzeklis, tā kā vispār. Slimības lapa jau neārstē. Es jūtu, ka šo diskusiju mēs kārtējo reizi varētu vēl vismaz uz 2 stundām vēl papildus. Jā, man ļoti patīk, kā jūs iekarsāt un kā tas viss notiek. Un man ļoti patīk arī, ka jūs iesūtat arī savus jautājumus un nobalsojat, kas ir tāda aktuālās lietas, un to augšējo to tad mēs arī izcelsim. Un te ir vienkārši ļoti daudz dažādu šo virzienu, kur es gribēju šo sarunu vēl aizvest. Man prieks, ka viņi aizgāja tur, kur viņi aizgāja. Tas, ko man gribējās, pirmkārt, tas, ko es arī sadzirdēju, ka bieži vien cilvēks gan šo izdegšanu, gan depresiju un visu šīs pašzīmes un simptomus jūt tajā brīdī, kad mēs paši nedzīvojam saiknē ar savu kaut kādu patību, būtību, savu patieso vilkmi dzīvē, personiskajā dzīvē un profesionālajā dzīvē, ka tāpat skaitā arī saistībā ar savu bioloģiju, vienkārši, ka mēs neesam paredzēti šim darbiņam. Es varbūt būtu tiešām labs flīžu licējs, nevis, bankas iepirkuma speciālists. Bet, un tad tas, ka mēs cenšamies kaut kā no savas ādas visu laiku rāpties laukā un strādājam pāri saviem limitiem, kurus arī principā var tad būvēt un audzēt un pašiem sevi stiprināt, gan arī kognitīvi, emocionāli un visā citādās veidos. Bet tas, ka mēs dzīvojam pāri šiem limitiem, mēģinam kaut kur aizņemties šo enerģiju, gan mentālo, gan fizisko un visu pārējo, un pienāk viens brīdiņš, ka ir jāatmaksā parāds. Un arī viens virziens, kurš gribēja tad šo sarunu arī aizvest, tāda tēma kā tehnostress. Pēdējie cita tēma, es jau saprotu, bet bišķītiņi tomēr papildinoši, jo tā ir lieta, kas mūsdienu tehnoloģijas, ļoti liela daļa no mums visu savu darba ikdienu, brīvo laiku pavada pie ekrāniem, kas bieži vien mūs nevis papildina ar foršām patīkamām emocijām, uz brītiņu, bet viņas tomēr arī atņem no mums daudz dažādus resursus. Un bieži vien tie resursi ir tieši tas, kas tad mums trūkst beigās, lai mēs varētu turpināt to savu darbu. Varbūt kāds komentārs par to mūsdienu, to jauno izaicinājumu, jo mēs no tehnoloģijām, ne no kompīšiem, ne no sociālajiem tīkliem, ne no mākslīgā intelekta, mēs nekur neaizbēgsim. Es iemācījos tikko vēl vienu jaunu terminu – tehnostress. Mēs tikko iemācījāmies visi psihiatri digital anxiety. Nē, ja atkal jāpārmācās, būs tehnostress. Tāds īsais, atkal tas garlaicīgais komentārs, kad neviens jūsu
tā kā man ļoti patīk Armāns teica par to emociju kontroli. Es gan saku pašregulāciju, bet varbūt jums ir ārtāk teikt kontroli. Bet neviens jau cits jūsu vietā arī tos pirkstiņus nevar noņemt no tā ekrāna. Tas nav iespējams. Un tad es arī bieži vien vizītēs, ar ko es nodarbojos, es mācu settingus, kur ir screen time saveris, kur ir screen time, kad var izslēgties, kur mēs varam redzēt vidējo laiku patērēto, un mūsu mērķis uz nākamo vizīti ir samazināt, vismaz sākam pa stundiņai. Tās ir tās lietas, kur, saprotiet, mēs varam būt tie tehnovergi, mēs varam, visādi sevi apmānīt, bet patiesībā jau cilvēkam pagaidām vēl piemīt kaut kāds dabiskais intelekts. Viņš ir jāizmanto. Kaut kādos brīžos tev tās robežiņas ir pašam jānoliek. Un kas man patīk, ka tiešām man ļoti liels prieks strādāt ar cilvēkiem, kas ieklausās, un tad viņi atnāk un lepni man rāda to screen time, kā viņš ir samazinājies. Un es jūtos labāk, doktor, es tiešām jūtos labāk. Jā, tehnostress. Par stresu var pārvērsties gandrīz jebkas, kas ir pa daudz. Jā, arī labās lietas var pārvērsties par tādu tā stresu izraisošu faktoru. Un tāpēc, tehnoloģijas mēs it kā radījām, lai sev atvieglotu dzīvi. Es dzirdēju kaut kādus tādus naivus apgalvojumus. Jā, lai mazāk strādātu un vairāk baudītu to dzīvi. Ja? Bet izskatās šobrīd, ka viss pātrinās. Es domāju, tas ir daudz par apzinātību, kādas izvēles mēs izdarām, vai vispār mēs pamanām, kas notiek, jo protams, ka aiz sociālajiem tīkliem stāv daudzu miljārdu industrijas, kas grib to mūsu uzmanību. Un ja mēs nebūsim apzināti, mēs tur ievilksimies. Un man šķiet, ko vēl ir svarīgi atcerēties, ka dažkārt veidojas tāds apburtais loks. Es degu ārā, man pietrūks spēka, lai izdarītu kaut ko veselīgu. Jo veselīgās atjaunošanās tādas prasmes, viņas dažreiz prasa nedaudz, lai tā enerģija būtu. Ja? Lai izietu pastaigā, lai uzvilktu kēdas. Ja? Telefonu paņemt, tas praktiski neko neprasa. Un tāpēc mēs dažreiz esam tik ļoti sevi noveduši līdz kaut kādam spēku izsīkumam, ka mēs sākam ņemt tās neveselīgās ātro risinājumu lietas, ātros kredītus. Un tad tas, kas notiek, ka protams, ka mēs vēl vairāk degam ārā un vēl mazāk mēs spējam kaut ko darīt un tā tālāk. Tāpēc man vienmēr ir universāls ieteikums, ja tu nezini, ko darīt, izej pastaigā. Kustība vienmēr palīdz. Tā kā fiziska kustība vienmēr palīdz. Vai paguli. Un tad tālāk jau var vērsties un meklēt tos risinājumus. Ja? Un dažkārt cilvēki arī grib kaut kādus tādus jaudīgus ieteikumus, jaunas tehnikas. Ja? Ir jaunas, viss kaut kas ir EMDR, piemēram, ja? Foršas skan, vai ne? Es pēc tam varu izstāstīt ļoti superīgas, zinātniski pamatotas. Bet ir lietas, kas aizvien viņas pierāda sevi vienalga, kāds ir gadsimts. Ja? Un šīs te bāzes lietas bez viņām arī, man liekas, mēs nevaram. Lelda, mēs varam vēl stundiņu paņemt? Es baidos, mums jāprasa. Ja es neprasītu, tad toči ne, bet Ok, mēs citreiz sarunās. Nākamgad. Tā kā mums ir tikai 7 gandrīz vai minūtes palikušas. Marija, tu tā kā uzbūvēji, ka tās pamata lietas ir vienkārši mums jāievēro. Kādas? Kas ir tās pamata lietas, lai rūpētos par sevi? Lai atjaunotu savus resursus ilgtspējīgā veidā? Ķermenis, mēs esam ķermeņi, neaizmirstam to, protams, lampā mēs visi esam galvas un intelekti, ja? Bet mēs esam arī ķermeņi, tā kā vajag pabarot sevi, nolikt pagulēt, ja? Kā jūs izturētos pret, bērnu, kuru jūs mīlat, jūs taču viņu pabarotu, noliktu gulēt un izvestu pastaigā, ja? Šīs lietas. Un, protams, ka vēl mēs esam sociālās būtnes, mums ir jābūt kontaktā ar cilvēkiem, ar ko mēs jūtamies labi. Tie var būt kolēģi, tie var būt mūsu radinieki, tuvinieki, draugi. Un vēl mēs esam cilvēki, kam tiešām ir tā galva, mums vajag darīt kaut ko jēgpilnu. Ja? Jēgpilnās lietas arī mūs piepilda. Tas ir kaut kas tāds gan profesionāli, gan tādā vispār kopumā dzīvē. Šīs, un tālāk visu kaut ko nedarīt, bet tā ir atsevišķa tēma. Ja? Tā kā, ko nedarīt vai ar ko cīnīties, bet tur es negribu kāpt iekšā.
Paņem mikrofonu. Jā. Varam mazliet eksperimentu uztaisīt, bet pagodīgo, bez šmaukšanās. Reāli bez šmaukšanās. Tagad visi aiztais acis, pilnīgi visi, lai neredz, lai arī jūs neredzat un nejūtat, Viktorija. Jā, visi kārtībā. Mēs varam skatīties, un tas speciālistiem būs, nevar ciet. Un tas viss mazais rezumē, ko kolēģi speciālisti arī teica. Paceliet roku tie, kuri gribētu kaut kā citādāk, savādāk nekā tagad ir. Un ja mēs runājam par to darīšanu, ko jūs darāt? Uz to darbu, uz kuru jūs ejat. Un kad tomēr kādam citam, droši vien, kad ir foršāk, jā, bet es to daru tikai vienīgais, jā, man tā rutīna ir piespiedu kārtā citreiz, tāpēc, ka tur ir alga, tur, jāizdara ir šis, tas, atskaitas, kaut kādi budžeti jāpiepilda, jā, bet kaut kur citur noteikti ir labāk. Un tas ir tas īstenībā, ka baigi viegli skan, kad forši ir darīt to, kas tev sagādā prieku. Varat taisīt acis vaļā, mēs paskatījāmies. Ja? Ka baigi vienkārši dari to, kas tev sagādā prieku. Un patiesībā es atkal tikai no savas perspektīvas, no savas prizmas to visu runāju. Ja? Neviens cits jau šito te nav izdarījis, mēs paši to esam izdarījuši. Mēs paši dedzinām sevi vienkārši. Ar ko, kā, cik daudz, neviens jau jūsu vietā to neatbildēs. Jūs atnāksiet pie psihiatriem, psihologiem, psihoterapeitiem, pastāstīsiet. Teiksim, te arī spilgts piemērs sēž. Te es esmu inženieris, jūs esat inženieris, jūs esat inženieri, visi ir inženieri. Ziniet, kam? Savam dzīves ātrvilcienam. To ātrvilcienu jūs paši esat radījuši ar tām nepieciešamībām, caur to digitālo pasauli, gribi, negribi, mēs tur skatāmies, kā ir citiem, kā ir citur, kāda starpība, kā ir citiem, bet mēs esam psiholoģiski homo sapieni tādi, ka gribi, negribi, gribās mazliet citādāk nekā mums šobrīd ir, tāpēc, ka tā zāle ir zaļāka, tā dīķa otrā krastā un tās debesis kaut kur ir zilākas. Tas nekas, ka tur nav nekā labāka. No mums tikai ir atkarīgs, kā mēs to redzam un kā mēs to visu dzīvojam. Un šajā gadījumā viss ir vienkārši, ja jūs to ātrvilcienu esat palaiduši, skrieniet pakaļ, neaizskriesiet, izdegsiet. Un šajā gadījumā es atkal saku, es nezinu, šito es teicu, kādam es esmu apnicis, ja? Varat neatbildēt, bet paceliet rokas 3 pirkstus sev priekšā. Vienkārši 3 pirkstus sev priekšā. Paceliet, ko jūs čakarējaties. Reāli. Un priekš sevis vienkārši uztaisiet savu dzīves goda piedestālu. 1. vieta, 2. vieta, 3. vieta. Par pārējiem nerunājot. Tā kā reāli prioritātes 1., 2., 3. un atbildiet sev uz jautājumu, ko jūs šajā dzīvē mīlat visvairāk. Un reāli tad, kad Marija saka, kur to skaisto uzrakstu mēģiniet piepildīt, tā ir egoistiskā sevis apmierināšana ar to, kas jums visvairāk patīk. To, kas jums dod 1. vietā nolikt sevi. Un kaut kādā mērā tas sakārtojās. Vismaz man. Ejot uz kopsavilkumu. Tas, ko es arī dzirdu cauri, manuprāt, visiem runātājiem, ir tas darbs ar sevis iepazīšanu, sevis vajadzību, prasmju, spēju, atpazīšanu. Un kad no tā vadoties arī mēs pamatā varam arī sev palīdzēt. Ka tur nebūs nekas cits, kas būs visefektīvākais. Tā kā, ja mēs paši sevi nepazīstam un sevi barojam ar nepareizo tehnostresu, tad jā, mēs sevi izdedzināsim. Un tagad arī piesakot mani, vēl joprojām sauc man pa galveno ārstu, droši vien kaut kur sen ir saglabājies tas rakstītais. Es vēl skaitos PI, bet tūlīt vairs nebūšu. Pāris reizes pa daudz izdegu. Paldies, Ernest, ka tu iesāki noslēgumu. Droši. Mīļie, atvadvārdi. Ar kādiem vārdiem jūs gribētu pavadīt šos skaistos visus cilvēkus, kas ir savākušies šeit? Un es varu darīt, ka ārkārtīgi daudz arī skatās mūsu tiešraidē un ierakstā. Ko jūs vēlētos viņiem novēlēt? Es gribu atvainoties visiem tiem, kas gribēja par agresiju vairāk dzirdēt, un mēs tā arī neaizgājām līdz šai tēmai. Jā, agresija ir viens no pēdējiem zvaniem, kad jau sāk izpausties ļoti, ļoti spēcīgā veidā bieži vien šīs izdegšanas pazīmes.
Protams, agresija varbūt pazīmē arī vēl viskaut kam citam, bet es tomēr gribētu aicināt negaidīt tos pēdējos un priekšpēdējos zvanus, ja, un atļaut sev meklēt palīdzību, sākot ar tiem kolēģiem, ja, un beidzot ar speciālistiem, kad nav vēl pavisam slikti. Mēs drīkstam rūpēties par sevi arī tad, kad mums vēl ir bišķiņa enerģijas. Ja. Tas ir kaut kas tāds. Un arī es redzu, mēs neatbildējam uz jautājumiem. Tur arī ir daudz par bosingu un tādām lietām, par tāda veida agresiju. Es zinu, ka es rīt vismaz piedalīšos vienā diskusijā par mobbingu Latvijā. Tā kā varbūt tur mēs tomēr par agresiju parunāsim. Jā. Tā kā piedošanu, ja mēs nepaspējām, man liekas, visu izrunāt. No manas puses, laikam, tie gala vārdi būtu tiešām, man ļoti patīk, kā jūs salikāt tās piedestāla visas vērtības, un pavisam noteikti atcerēties, ka mēs esam sociālas būtnes un runāt ar saviem kolēģiem, un es vēlreiz aicināšu padomāt arī par resursiem, kas ir mums tepat brīži vien blakus durvīs. Varbūt pirms psihiatri ir personāla daļa tomēr. Ir tāda lieta, tik daudz lietas mēs gribam aizstartēt ļoti augstos plauktos, ka patiesībā mēs neredzam, ka turpat mums blakus ir cilvēki, kas klausās, kas redz. Un dažreiz gribas nokaunēties un paslēpties no tā tuvākā, un tad liekas, man ir vieglāk apiet apkārt. Bet patiesībā, ja mēs gribam veidot veselīgāku sabiedrību, mums ir jāsāk ar savu mazo ekosistēmiņu. Tas esmu es, tie ir mani mīļie cilvēki, tad tie ir mani draugi, tad tie ir mani kolēģi, tad tās ir manas interešu kopas, tad mums ir ģimenes ārsts, psihologs, un kaut kur tur ir tā sekundārā veselības aprūpe. Arī vajadzīga. Es esmu piefiksējis vienu teikumu, tā kā izvilku cauri. Izturieties pret sevi un runājiet ar sevi kā ar cilvēku, kuru mīliet. Tā it kā mēs sevi mīlētu īstenībā. Es domāju par saviem noslēguma vārdiem, ja man nav dot vārdu. man prātā nāca ar mazu piebildu pret sevi un pret citiem. Mīlestība izglābs pasauli. Jums kāds šodien ir teicis, ka jūs izskatāties kolosāli, brīnišķīgi, skaisti, izskatīgi, pārliecinoši, varoši, superīgi, fantastiski, stilīgi, ka jūs esat labākie. Jūs esat vislabākie šajā pasaulē. Nav neviens teicis, ja? Ko es gribētu reāli, teiksim, es to redzu katru dienu, vismaz 2 reizes dienā. Es to redzu. To čāli, kurš ir vislabākais šajā pasaulē. Visādā ziņā visforšākais, varošākais, pārliecinošākais. Rītā un vakarā, kad es tīru zobus, es viņu redzu. Un es jums tiešām gribētu no sirds novēlēt, lai jūs katru dienu vismaz minimums 2 reizes dienā, meitenes droši to darat vairāk, ka jūs tur redzēsiet viskaistākās, pārliecinošākās čāļi, visvarošāko, vismuskuļānākās sešpaks ir pilnīgi visiem, visstilīgākie, varošākie. Tur ir spogulis, ir atbilde, tikai tas ir jāsaskata.